But things don't always pass away in the sort of, that way that autumn passes away. It's the end of life can come very suddenly. Bet nevienmēr lietas lēnām izgaist, tā kā tas notiek ar dabas procesiem rudenī, jo, piemēram, mūsu dzīvība var beigties arī pēkšņi. So, we have to bring that idea, we have to bring that into the path, as we say. We have to bring that thought, that the passing away of things, into the path. Un šī doma par to, ka lietas aizplūst, tā ir mums jācenš ienest mūsu ceļā. And then on the other hand, we have this stream of awareness. Un savukārt otrā pusē mums ir šī apziņas plūsma. So that's the mental side of our being. Tā ir mūsu būtības, mūsu būtnes, šī te mentālā vai, mentāla puse, jā. So this tremendously profound realization that Tsongkhapa realized on the morning that he composed these verses. Šī ārkārtīgi dziļā atskārsme vai realizācija, ko Tsongkhapa izprata tajā rītā, kad viņš sacerēja šos pantus. We can develop it. Mēs arī paši sevī varam to attīstīt. And that is something that's put forward as completely beyond any of the happiness that we can get just from this handful of dust. Can you please repeat this? The happiness, the joy of realizing what Tsongkhapa realized is much beyond, or he's putting forward as much beyond any of the happiness that can arise just from this enjoying this handful of dust. Un tātad tas, ko Tsongkhapa realizēja šajā rītā, kad viņš sacerēja šo tekstu, ir kaut kas daudz dziļāks, nesalīdzinām dziļāks par to, kā šo dzīvību, kas aizplūst kā smilts caur mūsu pirkstiem. So when we detach ourselves from the sense pleasures, the pleasures that we may find or may not find in psychic existence. Un tad, kad mēs spējam sevi tā kā nošķirt un atdalīt no šīm jutekliskajām baudām, kuras mēs vai nu atrodam vai netrodam cikliskajā eksistencē. We call that sort of renunciation or emergence from the desire to emerge from psychic existence. Mēs to saucam par atteikšanos vai par vēlmi iziet ārpus šīs cikliskās eksistences. And then, we have this possibility of a total awakening. Un vēl mūsos ir šis potenciāls, šī iespēja sasniegt šo atmošanos, pilnīgu atmošanos maksimāli iespējamā veidā. We can think of, the sheer luminous qualities of the mind, luminosity. Mēs varam iztēloties prāta šīs mirdzošās kvalitātes, mirdzumu. So that's the luminosity in the sense of all the dimness, all the darkness, all the gloom, all the doubts can be totally burned away by the illumination of wisdom of knowing. Mirdzumu vai spīdumu tādā nozīmē, ka visas šaubas, viss tumšais, kas ir bijis mūsu prātā, vienkārši ir izgaisis, pazudis, un šis mirdzums, šis spīdums to ir pārklājis. So there's quite a few images of light and illumination, especially by the moon in Tsongkhapa's poem. Tsongkhapas poemā ir ļoti daudz šo konkrēto vārdu, kas saistīti ar gaismu un it sevišķi ar mēnesi. But it's not just the inner illumination of ourselves. Then we have this idea, of radiance, infinite radiance, radiating out to illuminate the minds of other beings. Un šeit nav runa tikai par to, ka mēs tā kā paši iekšēji apgaismojamies, bet šeit iet runa arī par izstarošanu, par to, ka mēs kļūstam apgaismot, mēs spējam to, ko mēs esam uzzinājuši, uzkrājuši, izstarot uz citām būtnēm. So without moving from the bliss of meditative equipoise, Buddha effortlessly, radiates his help out to help, limitless sentient beings. Tātad Buddha paliekot šajā te
rāmajā un dziļi miera pilnajā stāvoklī un nekur nepārvietojoties telpā, viņš spēja izstarot šo she radiates this He radiates help, let's say. He radiates help jā, for viņš izstaro palīdzību visām būtnēm. after all, limitless beings have helped us. Pie tam viņš to dara attiecībā uz neskaitām daudzam būtņu. Arī starp šīm būtnēm ir neskaitām daudz būtņu, kuras ir palīdzējuši mums. Who sewed the button on the shirt that you're wearing? Vai atceraties, kas iešuva pogu jūsu kreklam vai blūzai, kad bijat noguris? You know, probably they weren't paid very much. Iespējams, ka šim cilvēkam netika ļoti dāsni samaksāts. Who fixed all those components together in the computer you use? Kurš salika kopā visus šos komponentus datorā, kur jūs lietojat? You know, who were all those bugs that made the soil fit so that the rye or the wheat grew, that you were able to harvest and eat? Kurš sagatavoja zemi augsni, lai tur varētu iesēt labību, lai šī labība varētu izaugt un pēc tam no tās tika iegūta milti, kur pārstrādāt maizē, kur mēs lietojam uzpilnu. So even in this one life, you know, the number of beings who've helped us must truly be infinite. Un pat šajā vienā dzīvē tas būtņu skaits, kas mums ir tādā vai citādā veidā palīdzējuši, faktiski nav saskaitāms. And then if we count back through all the previous lives we've had, then, you know, an infinite number of beings have been kind or have benefited us. Bet ja mēs paskatāmies vēl uz visām mūsu iepriekšējām dzīvēm, tad vēl mazāk ir saskaitāms to būtņu skaits, kas mums ir vai nu palīdzējuši vai bijuši laipns pret mums. So it's only fair that if we have a glimmer of wisdom, that we should try to develop that on the Bodhisattva path, go to this complete enlightenment, where we fully kind of, you know, empowered to help beings as much as possible. Un mēs varam maksimāli palīdzēt neskaitām daudzām citām būtnēm, tikai tad, ja mēs ejam pa šo bodhisattvas ceļu. And so there's a little verse from Shantideva. I want to just see if maybe you can translate it. Skolotājs tālāk nolasīs nelielu Shantidevas pantu. So the altruistic, you know what that means, yeah? Yes. The people with the Yes, bodhicitta motivation, let's say. The altruistic stay for a limitless time in the world. Altruistiskie paliek pasaulē neizmērojami garu laiku. For limitless beings they seek. Neskaitāmam daudzumam būtņu viņi meklē. The limitless qualities of enlightenment. Neizmērojamas apgaismības kvalitātes. And perform limitless deeds. Un veids neizmērojami daudz darbu viņa labā. So if we can listen to the teachings with that motivation, Ja mēs varam klausīties mācības ar šādu veidu motivāciju, then we will gain limitless merit. tad mēs iegūstam nopelnus, kuri nav izmērojami. So yesterday we left Tsongkhapa, that's the author of these verses, we left Tsongkhapa all baffled in a net of doubts. Tātad vakar mēs turpinājām skatīt šo tekstu līdz pantam, which one?